Šobrīd man stāv Latvijā noteikti spēcīgākā sieviete, viena no spēcīgākajām sievietēm, Žanna Čingula. Čau. Čau. Sākšu ar tādu jautājumu. Kā vērtē šodienas sacensības? Bija smagi vinnēt? Man godīgi, lai zālīt neapvainojās, bet es nejūtu viņu. Ne, man bija šodien viegli. Jā. Šodien viegli, es pieņemu, jo vairākus gadus tev ir diezgan viegli vinnēt Latvijā. Kur tu rodi to motivāciju vispār atbraukt tam sacensībām, jo, tev atliek vien atbraukt un pieteikties, un apmēram pirmā vieta jau ir noteikta. Es īstenībā uz Latvijas mačiem braucu tikai tāpēc, lai ausis man neaizmirst komandu Go, bet tā, ka es braucu arī uz daudz lielākām sacensībām, uz Eiropas pasaules čempionātu, un tur ir daudz stipru dāmu, kas liek arī man diezgan trūkties. Vai tu saskati iespēju, ka kādā tuvākajā laikā kāda latviešu dāma tevi varētu nolaust? Ja ne nolaust, tad likt tev pacīnīties par uzvaru. Tā no zila gaisa nebūs neviena, kas nokritīs un uzreiz man liks cīnīties, bet, ja teiksim tāpat zālīt trenēsies kārtīgi, tad, bet tik drīz tas nebūs, es vēl kādu laiku varbūt mierīgi. Bet nebija viena sieviete tāda, es neatceros vārdu, bet viņa laikam spēka sieviete laikam. Jolanta. Jā, tieši tā, un viņa gadījumā vairāk nestartē? Viņa startēs atkal, viņai vienkārši piedzima bērns, meita viņai piedzima Melānija. Lūk, un viņa arī agrāk lauzās uz rokām. Es viņu biju ievilkus, mēs viņu esam ļoti labs draudzens. Lūk, un viņa lauzās pāris sacensībās, bet, viņa saprata, ka pirmā viņa kādu krietnu laiku nevar būt, tāpēc viņa izvēlējās kaut kur ir iespējas ātrāk būt pirmai. Jā, skaidrs. Jautāju par Latvijā tu esi neuzvaram, bet Eiropā un pasaulē tam ir jācīnās par to uzvaru. Kādi ir tie tuvākie plāni sacensību maču ziņā, kur tu piedalīsies? Novembra beigās mēs brauksim uz pasaules čempionātu Kazahstānā. Es, Normons Tomsons un Jānis Amoliņš. Un centīsimies kļūt par vairāk kārtējiem pasaules čempioniem. Paldies tev, Žāna. Lūdzu.